Sveiks, Pāvil! Sveiks, Andri! Priecājos tevi satikt. Lapusēji. Skatos, tu šodien ar mocikli atbrauc, ja? Tieši īstais laiks priekš močs tagad. Īstais laiks, fīni. Un mēs esam pie baznīcas. Jā. Saprotu, tu arī kalpo šeit. Man tas samērā bieži ir aicinājuši kalpot, jā, kad mācītājām vajag kādu palīdzību. Jā, vai arī viņš kaut kur brauc uz kādu pasākumu, tad es esmu bieži vien aizvietojis. Kopš atgriezos no saviem darbiem Vācijā un Čehijā, es gāju pie arhibīskapa un lūdzu viņam nevajag kādu palīdzību, jo es ārpus Latvijas baznīcā tiku ordinēts par mācītāju. Un tas bija tādā sakrā, ka es arī brīvā Eiropā veidoju kristīgos raidījumus. Un to tad arī pamanīja vietējā garīgā vadība un teica, vai es negribētu arī kalpot viņiem baznīcā. Un es kalpoju, jā. Gan Minhenē, gan arī Prāgā 8 gadus es kalpoju. Un tad atbraucu uz Latviju un es arhibīskapam Jānim Vanagam teicu, ka es labprāt arī, ja viņam kaut kur kāda vakanta vieta, kaut kur tālu laukos nav. Jā. Tad arhibīskapam Vanagkungam vietnieks. Jā, un viņš man teica, ko tu vispār domā darīt? Es teicu, es tā gribētu varbūt kaut kur turpināt par žurnālistikā, kaut kur vai no radio vai avīzē kādā, kur man pieņems. Un arī man ir viens lauku arī saimniecības, es arī ar to nodarbošos. Un tad viņš man teica, Pāvil, vai tu nevarētu atmest visu šo savus plānus un nākt par manu vietnieku? Es domāju, ka viņš jokos. Tas ir nopietni. Jā. Bet tu pieminēji Minhenī, tik vien tāds sīkumiņš Radio Brīvā Eiropa. Vai jūs zinat, skatītāji, šis kungs Radio Brīvā Eiropa, es biju maziņš bērns, klausījos, kā vectētiņš radio grieza Amerikas balss Radio Brīvā Eiropa. Šis kungs ir Radio Brīvā Eiropa. Jā, es no sākuma... Balss, eter balss. Jā, 25 gadi biju Brīvā Eiropā. Tā teikts, padevā latviešu tautai tās ziņas, kas tajā brīdī likās būtiskas, interesantas ārpus mūsu dzelzs sienām, kas notiek. Jā, un viens no maniem galvenajiem uzdevumiem bija arī rūpēties par to, lai tās ziņas no Latvijas, tādas pretestības kustības arī tiktu publicētas arī rietumos un arī viņas nonākt atpakaļ Latvijā. Un man bija izveidot ļoti labi tādi slepeni pagrīdes kontakti ar Latvijas neatkarības kustības ļaudīm, kas te bija Latvijā, ar Jānu Roškalnu, galvenokārt arī tāds Jānis Vēvers arī bija aktīvs šajā ziņā, un arī Edmunds Cirvelis, tas bija viens ļoti aktīvs vīrs, kas mums gādāja arī visādus tekstus un fotogrāfijas un pat arī filmas. Bet kā tu nokļuvi Vācijā? Ja pareizi atceros, tu biji spiests nokļūt Vācijā, jo tu esi viens no LNK dibinātājiem. Jā, kopā ar brāli un arī ar Cirveli un vēl pāris draugiem mēs dibinājām Latvijas neatkarības kustību, jo mēs gribējām, mums tā likās, ka pārāk kluss Latvijā ir tāda pretestības kustība. Ja? Mēs domājam, mums ir kaut kas jādara, lai ļaudis rietumu pasaulē, tomēr saprotu, ka mēs neesam samierinājušies ar padomju okupāciju. Un tad mēs sapratām, ka tā jābūt kādai organizācijai. Tad mēs dibinājām šādu organizāciju, mēs tur nebijām daudz, iesākumā mēs bijām tikai 5, 6, vēlāk, kad mēs aizbraucām, kad šo kustību pārņēma Roškalns, jo tur bija kādi 11, pat arī Gunārs Astra tur bija arī, un tā kā un tad mēs šīs organizācijas vārdā rakstījām visādas protestus un petīcijas un prasības pēc neatkarības, un tās sūtījām uz apvienoto nāciju organizāciju, uz rietumu valstu valdībām, latviešu trimdas ļaudis to izplatīja. Tu esi pieminējis tādus vārdus, uzvārdus, ko pazīst visa Latvija, un te, man liekas, visi latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas. Kā tu nonāci līdz mazai Mārupei ar tik cēlu pagātni? Mārup man vienkārši mīļ no bērnības. Es esmu tieši uz Mārupas robežu dzimis un audzis. Mans zemes gabals, kur es uzaugu, bija starp Sējas un Sīpeles ielu, tieši uz robežas. Un arī tā saistība ar Mārupu ir arī tā, ka manas vecmāmiņas tēvs Jānis Zīrāks bija reiz arī Mārupes pagastvecis. Tātad mēs būsim kopā vienā komandā un aicinām vēlētāju nākt jūnijā
un izdarīt pareizo izvēli, nobalsot par sarakstu numur 2. Tā Ieliekot atzīmi Pāvēlam Brūverim. Es domāju, ka galvenokārt Andrem Puidēm jāliek tā atzīme, jo tev ir baigā pieredze. Man jau šajā deputāta pienākuma nav nekāda pieredze. Es tavā vadībā būtu ar mieru to darīt. Jā. Paldies, tavu dzīves pieredze man ļoti noderēs. Priecājos par tavu klātbūtni. Jā, priecājos, lai mums izdodas. Paldies!